Šis būs trakākais, ko es jebkad ēdīšu. Tātad Čaļi, mēs tikko esam nolaidušies Klusā okeāna salās, un šeit ir vienkārši neticami. Un nākamajās pāris dienās mēs paši ķersim savu ēdienu. Bet tas vēl nav viss, čaļi. Mēs satiksimies ar vietējiem iedzīvotājiem uz salas, lai redzētu, kā viņi šeit ķer un gatavo savu ēdienu. Mēs atrodamies vienā no attālākajām un skaistākajām vietām uz zemes. Un es esmu tik ļoti uzlādēts, lai jūs paņemtu līdzi un cerams parādītu dažas trakas gatavošanas tehnikas. Turam īkšķus, ka mums izdosies noķert kādus foršus dzīvniekus. Es gribu jūs parādīt, kas mums ir mugursomā pirmajai dienai un sākt izpētīt šo piekrasti. Šeit mums ir mačete, visa tā kameru tehnika, un mums būtībā ir tikai paši vienkāršākie ieroči. Šodien mēs izmantosim tikai pašu minimumu, lai cerams noķert ko ēdamu. Un es esmu ļoti satrauks par to, ka varēšu iemācīties, kā viņi šeit dzīvo, noķert savu pārtiku, izdzīvot un labi pavadīt laiku ar puišiem. Pirmā diena ir par to, lai iemantotu vietējo cieņu. Pirms mēs ķeramies pie galvenā izaicinājuma, es gribu jums parādīt, kā darbojās mūsu ierocis. Iztēlosimies, ka tas tur ir zivs. Mēs būsim okeāna dibenā. Klusi lavīsimies apkārt. Es izskatos kā muļķis. Man ir uzlikta maska un cerams, ka mēs varēsim atrast zivi. Un bum! Wow! Tā mēs iegūsim ēdienu. Mīļā, šodien mums viss izdosies. Mums ir mūsu lielais, vecais nazis. Cerams, ka šovakar tīrīsim īstu briesmoni ar rokas šķēpu. Šeit pludmalē ir daudz lietu, ko varam izmantot, puiši. Mums ir vesels kaudze koksnes un vecu kokosriekstu tieši šeit. Paskaties uz šo piekrasti, cilvēki. Tā ir tik neticami zaļa. Visur ir palmas, tur ārā kristāla dzidas ūdens. Un ļaujiet man jums pateikt, puiši, laiks šeit ir tikpat paredzams, kā sasodīts loterijas bumbiņu metiens. Jums nav ne jausmas, vai jūs uzvarēsiet vai nē, bet visticamāk, ka vēlāk uz mums sāks līt. Vietējie šeit uz salām izmanto visu, kas viņiem ir apkārt, tāpēc noteikti palieciet kopā ar mums, jo es jums apsolu, ka mums būs sasodīti gadas maltītes, ja vien mums izdosies noķert ko ēdamu. Tas, ko es šobrīd meklēju, ir tur ārā okeānā, puiši. Rīfa iekšienē ir lielas dzīslas, un visas zivis patiesībā iepeld šajās dzīslās, jo tieši tur ir viss baltūdens. Un baltūdens ir vieta, kur visas ēsmas zivis neredz. Kurp tās dodās, ēsmas zivis tur ir kā aklas, un tieši tur tās medī. Cerēsim uz veiksmi, mēs peldam vienā no šīm dzīslām un ceram noķert kādu suņu zivi. Mums vajag dabūt dažus no šiem kokosriekstiem, jo es svīstu kā traks šobrīd. Ak, Dievs, ir karsts! Paņemsim dažus no šiem kokosriekstiem, mēs izmantosim veselu kaudzi no tiem vēlāk mūsu gatavošanā. Viņš jau ir prom iepakojumā. Ak, Dievs, puiši, paskatieties, tas ir omāra gabals! Tā ir laba zīme, varbūt mums izdosies to noķert ar šķēpu. Tas mani uzmundrina. Iesim mazliet šajā virzienā, puiši. Tur izskatās neticami. Tas ir trāki, vecīt. Viens no vietējiem puišiem vēlāk šeit ar mani tiksies, un es teicu, ka atnesīšu viņam kādu zivi. Es tiešām paļaujos uz sevi, ka noķeršu kādu zivi. Hei, puiši, ja es turpināšu iet pa šo piekrasti zem šīs saules, es vienkārši izkūšu. Tāpēc es domāju, ka mēs saģērbamies, paņemam šķēpu un sākam ķert dažas zivis tajā kristāla dzidrajā ūdenī. Okeāns sauc manu vārdu. Ir pienācis laiks saģērbties, puiši, jo mēs peldēsim tur ārā. Mēs mēģināsim noķert konkrētu zivju veidu. Mēs meklējam kaut ko ar skaistu, tīru, baltu gaļu. Kaut ko, ko varam sagriezt gabalos un kas pārvērtīsies par kaut ko neticami skaistu. Dažādi zivju veidi, protams, ir ar atšķirīgām garšām. Un tās, kurām gaļā ir daudz asiņu, parasti ir ar tādu kā metālisku piegaršu. Un tas nav tas, ko mēs meklējam. Mēs meklējam kaut ko tīru, svaigu un kaut ko, kas būs labs mērķis.
Jā! Tas tur bija neprātīgi, jūs redzējāt. Es peldēju stundām ilgi, šāvu uz visu pēc kārtas. Bet beigās mums ir 2 mazas zivtiņas. Tās nav lielas, bet šīs lietas ir ārkārtīgi gardas. To es jums varu garantēt. Šī ir vāverzivs. Un mums Austrālijā ir teiciens, ja tas ir sarkans, tas ir beigts, jo viss, kas ir sarkans, garšo ļoti labi. Un tām ir trakākās acis uz zemes. Tās dzīvo alās un spēj uztvert gaismu. Un tieši tāpēc tām ir tik liels acis. Un tās arī tagad barojās. Mums ir arī šīs ierocis tepat, puiši. Un paskatieties uz šīs radības muti. Tā burtiski var ārkārtīgi tālu izplesties. Vai jūs mani izjokojat? Vienīgais, ko esmu redzējis lielākām upām, ir dažas meitenes nakts izklaidēs. Es jums saku, bet šī radība noteikti ir garšīga. Hei, puiši, vai jūs dzirdējāt vaļus tur ārā? Viņi bija sajukuši prātā. Kad biju zem ūdens, es dzirdēju, kā viņi dzied. Tas bija neticami. Mums te ir tikai 2 mazas zivtiņas, bet tas ir ideāli. Puiši, šeit uz šīm salām. Daudzi vietējie neķer milzīgas zivis. Viņi ķer šāda veida mazas zivis un izmanto tās savos ēdienos. Tāpēc tas būs ideāli. Mēs satiksimies ar vietējiem puišiem, un viņi man parādīs, kā to visu notīrīt un pagatavot lielisku ēdienu. Šeit Klusā okeāna salās man blakus ir vietējais puisis Andrejs. Viņš man parādīs, kā mēs notīrīsim šīs zivis un tad tās pagatavosim samoāņu stilā. Hei, brāli, viņam pat akmens nav vajadzīgs. Viņš vienkārši ar roku noņem šai zivī zvīņas. Kā tu sevi nesagriež šobrīd? Viņš tikko norāva šai zivī to izstiepto muti, vienkārši nogriež visas spuras. Viņš ir noņēmis visas zvīņas. Asta ir palikusi, visas spuras ir nost, izņemot šīs 2 mazās sānu spuras.
un tas ir gandrīz tikai gaļa. Hei, ātri notīrīšu šo mazo zivi. Šai nav daudz gaļas. Hei, brāli, es tev parādīšu 1 vai 2 kumosus. Mums ir vēl daži sastāvdaļas tur augšā pludmalē. Mēs ņemsim mūsu zivi un liksim to gatavoties. Viņš vienkārši iztīra visu iekšpusi šim. Es jau gribēju teikt uz redzēšanos jūras gurķi, bet šis ir parasts gurķis. Viņš šeit sagriež laimu. Laimu sula. Savus puišiem. Vienkārši sagriez to mazos gabaliņos turpat. Ieliec to iekšā, jā, un tad, ko mēs darām? Mēs gaidām. Sveiks, mēs vienkārši ēdam šādi. Jēlu, jā. Brāli, es nekad dzīvē to neesmu darījis. Mums ir viens no tiem kokosriekstiem, ko mēs savācām pludmalē nedaudz agrāk. Oka, tā viņi to šeit sauc. Labi, parādi man, kā mēs to ēdam. Jā, un ko mēs darām? Sarīvējam. Bet tas ir labi. Tas ir kā kokosriekstu laima sašimi. Ļoti garšīgi. Tu arī to dzer? Tieši tāpēc mēs to darām, puiši, šeit uz salām, pirmajā dienā. Mums ir nedaudz okas kopā ar vietējiem puišiem. Mēs ķeckīmies klāt un tiksimies ar jums rīt, jaunā dienā. Tiekamies tad. Priekā, brāli! Labrīt jums, puiši! Šodien ir 2. diena, un mēs atrodamies džungļu malā. Mums te ir naži, un šiem puišiem ir ieroči. Mēs tūlīt dosimies cauri šiem džungļiem, lai medītu vienu no trakākajiem dzīvniekiem vispār. Ja mēs noķersim kādu no šiem dzīvniekiem un beigās to pagatavosim, es nezinu, kas notiks. Mēs esam uzvilkti. Dodamies džungļos. Medības tūlīt sāksies. Aiziet! Es sekošu puišiem. Šie puiši visticamāk te ies ļoti ātri. Ejiet cauri džungļiem, mums jābūt klusiem. Jo ja mēs redzēsim šos dzīvniekus un viņi dzirdēs mani tādu bļauri, viņi sabīsies. Skaties uz šo, te lejā mums ir okeāns, viss šis kaļķakmens. Man nav ne jausmas, ko šeit sagaidīt. Es nekad iepriekš neesmu medījis sikspāņus džungļos. Es tiešām esmu pazaudējis puišus šobrīd. Viņi ir tālu priekšā. Viņi ir ļoti, ļoti klusi puiši. Nedroša pāreja tieši šajos džungļos. Sikspāņi patiesībā karājas otrādi kokos. Puiši izmanto ieroci, un mēs lēnām ejam cauri džungļiem. Cerams, ka mēs varēsim atrast kādu no šiem dzīvniekiem. Mēs turpināsim ceļu, puiši, bet man jārunā klusāk, citādi mēs izbiedēsim visus dzīvniekus. Ejam tālāk! Viņi šobrīd skatās kokos. Viņi man tikko norādīja, ka ir kaut ko ieraudzījuši. Ejam tālāk! Ejam tālāk! Mums ir viens! Puiši, mēs tikko pamanījām vienu tur augšā kokos. Viņam ir izvilkts ierocis. Mēs tūlīt šausim. Jā. Labi, puiši, izskatās, ka tuvojas slikts laiks. Mēs te esam staigājuši jau vairākas stundas, un es rīktīgi svīstu. Mums droši vien ir palicis pavisam nedaudz laika, līdz šo medību pārtrauks. Tagad vai nekad. Mēs turpināsim kustēties un cerēsim uz veiksmi. Varbūt izdosies kaut ko atrast. Labi, puiši, mums ir viens. Kur viņš ir? Kur? Tur augšā kokos, puiši! Turpat kokos! Mums ir viens! Mums izdevās, puiši! Mums izdevās! Tas bija traki! Pagaidiet, līdz redzēsiet šo dzīvnieku, puiši! Jā!
Ak, mans dievs, puiši! Paskatieties, turpat! Ko? Tu ēd šo brāli? Jā, tam ir. Ejam tālāk. Kas tas ir? Sikspārnis? Tas ir sikspārnis. Mēs skrējām cauri džungļiem un beidzot esam dabūjuši vienu no šiem trakajiem dzīvniekiem tepat. Cik ilgi tu jau medīji šo? Kopš tu biji bērns. Jā, kopš tu biji bērns. Labi. Un kā tie jums garšo? Kāpēc jums patīk tos ēst un tam līdzīgi? Garšo nedaudz pēc cūkas. Cūka? Jā, cūgaļa. Labi. Un tagad, protams, viņi izmanto ieročus, lai notriektu šīs lietas, puiši. Agrāk viņi meta akmeņus kokos uz šīm lietām. Vienkārši neticami. Vai tas ir tēviņš vai mātīte? Tas bija tēviņš. Jā, viņam karājās apmēram kā man. Nekas īpašs. Šeit ārā ir pilnīgs trakums. Mēs gatavojamies apēst šo dzīvnieku. Šie puiši man parādīs, kā viņi to dara džungļos. Esmu sajūsmā, nevaru sagaidīt. Es nezinu, kā pie velna šis garšos. Puiši, vai man paliks slikti, ja es to apēdīšu? Nē. Šie puiši šeit, viņi droši vien ir citādi uzbūvēti. Esmu gandrīz pārliecināts, ka tieši tā sākās koronavīruss. Oi, mēs iespējams iegūsim nākamo vīrusu, puiši. Bet mēs dabūjām sev ēdienu. Kādam koronu? Labi, es sekošu tev, brāli. Ejam! Mēs tikko izkļuvām no džungļiem. Mēs pēdējās pāris stundas esam gājuši pārgājienā. Mēs beidzot atkal esam sasnieguši pludmali. Cilvēki, es svīstu. Mēs jums parādīsim šo sikspārni tuvāk. Nekas no šī dzīvnieka netiks izšķiests, draugi. Bet tas patiesībā ir viens no trakākajiem dzīvniekiem vispār. Šī radība šeit ir vienīgais lidojošais zīdītājs uz zemes. Viņi var apēst vairāk nekā 1000 odu stundā. Tieši ar to viņi barojās. Kukaiņi, insekti, viss, kas ir džungļos. Un viss, ko tie izdala, patiesībā ir mēslojums. Un palīdz visam šim džunglim ap mums augt. Tāpēc šie dzīvnieki ir ļoti, ļoti svarīgi ekosistēmai. Šiem sikspārņiem patiesībā ir šīs, kas patiesībā ir rokas, draugi. Un ar tām viņi karājas kokos tieši šādi. Paskatieties uz to lietu tur. Tas vienkārši neizskatās pareizi. Tā lieta vienkārši smird. Tā ir tiešām smaka, it īpaši ņemot vērā, ka mēs tūlīt ēdīsim šo lietu. Kaut kas ar tādām kājām, es nezinu, vai to vispār vajadzētu ēst. Izskatās, ka lielākā daļa gaļas ir tieši šeit ķermenī. Un šie spārni, tas ir visdīvainākais materiāls, kādu jebkad esmu redzējis. Tas gandrīz šķiet kā līkras krēkls, kādu valku sērfojot. Paskaties uz visām tām vēnām un visu pārējo tieši tur. Tas ir neticami, cilvēki. Jūs zināt, ka esmu ēdis visādus trakas lietas, bet šī būs trakākā lieta, ko jebkad būšu ēdis. Ja no šī man nepaliks slikti, tad nekas pasaulē man vairs nepaliks slikti. Tātad viņš vienkārši satver tieši blakus spārnam. Viņš vēl to atpakaļ. Paskaties uz to, viņš rauj to nos no kājām tieši tur. O, kas? Kas pie velna? Paskaties uz to, ja jūs tagad varētu saost šo smaku. Tam ir noteikti smaka. O, tas šiem puišiem bija tīrais niegs. Viņš to gandrīz pilnībā noplēsa minūtes laikā. Tas noteikti ir viens no trakākajiem, ko jebkad esmu redzējis. Paskaties uz to. Ak, mans dievs, tas gandrīz izskatās pēc citplanētieša. Skaties. Paskaties uz tās zobiem turpat. Wow! Šī ir visa tā vilna. Redzi, tā ir nokritus no dzīvnieka. Un turpat ir tā ķermenis. Vai tas garšo pēc cūkas vai vistas? Tu vai jūs zini, tas ir beidzies. Persiks. Mēs taisīsim ugunskura tieši šeit, šajā pludmalē. Šie puiši man parādīs, kā viņi šeit uz salas gatavo barbekju stilā. Šis ir tavs bezdarbnieks, draugs, otrdienā, tieši tagad. Tātad mēs tikko izklājām sikspārni šeit. Tagad būvēsim šo ugunskura bedri. Mēs esam savākuši veselu kaudzi ar sausiem kokosriekstiem tieši šeit. Tagad, puiši, es tikko pajautāju medniekiem, cik bieži viņi ēd sikspārņus. Un viņi teica, ka katru nedēļu viņi patiešām dodas ārā un nomedī šos dzīvniekus. Tas ir traki, brāli. Viņi ēd sikspārņus katru nedēļu. Redzēsim, kā mans imūnsistēma reaģēs pēc vienas maltītes. Ja es nomiršu, jūs zinat, kāpēc. Tāpēc, ka esmu apēdis sikspārni uz nejaušas salas Klusajā okeānā. Nu labi. Labi, brāli, mēs šos uzliksim abās pusēs. Pārliecinies, ka tie nekur nepazudīs. Viņš vienkārši notīra šo koka gabalu, noņem visu mizu. Viņš tagad vienkārši uzasinās tā galu, un tad tas ļaus viņam to izdabūt cauri aizmugurē.
Mēs tūlīt iekursim uguni. Un paskaties uz šo puisi. Mēs viņu gandrīz aizdedzinājām. Viņš bija zem visiem tiem kokosriekstiem. Hei, mēs viņu dabūsim ārā. Ej prom, ej prom! Ir pienācis laiks iekurt uguni šajā pludmalē un likt šo sikspārni virs uguns. Man nav ne jausmas, kāda garša būs šai lietai. Aiziet, brāli! Es neticu, ka pirms 20 minūtēm mēs vēl gājām pārgājienā pa džungļiem, bet tagad mums ir sikspārns, kas tūlīt tiks likts uz uguns. Viņš mums parādīs, kā mēs šo sikspārnu notīrīsim. Viņš iet tieši caur tā muti. Mēs to izvilksim cauri visam. Vai tu jau esi izņēmis tam iekšas? Nē, mēs atstāsim iekšas iekšā. Labi, mēs atstāsim iekšas iekšā. Es nezinu, vai tas ir pareizi. Brāli, tu zini, sikspārns bija tas, kas izraisīja koronavīrusu. Paskaties uz to! Tas ir neprātīgi, brāli. Mēs tūlīt to ēdīsim. Šī lieta izskatās pēc kaut kā, ar ko mani čomi aizietu mājās nedēļas nogalē. Tā ir tik trāka godīgi. Labi, mums tad uguns liesmo. Met iekšā. Komentāros viss vārās. Mēs uzreiz liekam sikspārni virsū. Viņš tagad saloka visus spārnus un nagus. Tas ir trāki, brāli. Ko? Labi, liec viņa virsū. Nē, tas ir neprāts. Ak, mans Dievs! Tas burtiski tagad saritinās, puiši. Ak, mans Dievs! Parasti es neuztraucos par ēšanu, bet šis tiešām mani pārbauda. Es apsveru, vai es tiešām gribu to apēst. Ja es saslimšu, ar mani būs cauri. Šie puiši, viņi dažreiz vienkārši ir citādi rūdīti, ja runa ir par koņģi. Jūs zināt, ka esmu ēdis dažādas dīvainas lietas, bet nekad neesmu ēdis dzīvnieku, kas dzīvo naktī un pārtiek no odiem. Tas vienkārši neizklausās pareizi, brāli. Ko mēs ar šo darīsim, brāli? Vai mēs gribam, lai tas ir kārtīgi izcepts, vai arī mazliet jāls? Kā mēs to ēdīsim? Mums vajag pagatavot. Pagatavot kārtīgi? Jā, pagatavot kārtīgi. Gaļā ir baktērijas un tādas lietas? Jā, labi. Mēs to kārtīgi piededzināsim, un es par to esmu diezgan priecīgs, jo tas nozīmē, ka es nedabūšu kādu supervīrusu. Mēs pieliksim vēl malku. Mēs gribam pārliecināties, ka šī lieta ir kārtīgi pagatavota. Es tikko apgriezu sikspārni, un tās burtiski pilina asinis uz uguns. Tas ir kā sarkanas asinis, un gaļa uz tā izskatās traki. Mēs šo esam gatavojuši jau kādas 20 līdz 30 minūtes. Pārliecinamies, ka iznīcinam visas baktērijas. Tas joprojām burtiski pilina asinis. Bet es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tam vēl ir iekšas iekšā. Bet tu teici, ka jūs puiši tā darāt. Vai tas ir gatavs? Jā. Mēs dosimies izmēģināt šo lietu pie ūdens malas. Pamēģināsim, kā tā smaržo. Smaržo dīvaini. Ļoti dīvaini. Parādi man, kā tu šo sagriezīsi, brāli. Paskaties uz to lietu tur. Oho, diezgan tumša gaļa, vai ne? Es nezinu, ko šis ar mani izdarīs, puiši, bet mums tas ir tepat. Pamēģināsim, brāli. Aiziet! Tam ir dīvaina garša. Tas ir gandrīz kā vistas un cūgaļas sajaukums. Cūgaļa, jā, bet tad tam gandrīz ir tāda kā džungļu piegarša. Tas ir traki, jo šis ir pēdējais video, ko jebkad taisīšu. Jūs zinat, kāpēc. Liels paldies, brāli, ka parādīji man savus paņēmienus te uz salas. Es dodos, tiksimies nākamajā trakajā piedzīvojumā. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt. Uhu!